Abas vispār gribēju pacelt Sister vienu no tēmu. 123. Kā būtu, ja mēs izveidotu Cista 123 Telegram grupu, kur mēs liktu kaut kāds updates un tādā garā. Jo nav īsti tādas vienas vietas. Tā kā teiksim šo Viļņa video, 9. Viļņa video. To, kad mēs kaut pasakām. To es nevēlos likt, teiksim, savā Instagramā. Jā, savā storijā. Publiskajā, ķipa. Jums nav vieta, kur sazinās tikai. Jā, man vispār nav, jo es izēju TikTok un Instagram. Tu izēsi Instagram? Jā, es ik laikam ieslēdzu, ka pastos ziņās. Tagad vienreiz nedēļā uz 5 minūtēm ieslēdzu apakaļ. Skaidrs, jā. Bet ja kādam ķipa tos, tu liepiņ, pasaka šido vai man kaut kāds jautājums. Viņam nav kā man sazināties nekādīgi tikai. Tieši tā, mums vajag komunikācijas kanāli vien. Jā. Jā, tas nu ir skaidrs. Kur mums slavē pēc epizodēm tas Džeki bija zaibīs. Paldies. Mēs centāmies. Lūdzu. Sister 123. Šodien 11. novembris, kaut kādu svētku. Nevis Lāčplēša diena, bet kas bija pirms Lāčplēša? Šodien ir Lāčplēša diena, šodien jāliek svecītis. Kas ir 18. Valsts. Kas ir 18. novembrī? Valsts dibināšana. Mēs liek, jā. Lāčplēša diena. To nevar aizmirst pat uz sekundi, Kārli. To nevar, jā. Plus man būtu jāzina tieši lasto, tad Ulmaņa grāmatu, ko man čoms iedeva. Tu tieši par Latvijas dibināšanu, es biju sajauts, kādā datumā valsts dibināta. Tas apkaunojuši. Es gandrīz piebeidzu esmu pa Ulmaņa laikiem. Un viena lieta, kas nezinu. Šodien varbūt aizēja nolaic svecīti. Ko viņi liek ar tiem kaujiniekiem, kas bijuši? Varbūt mums nevajadzēs jau apkaunot. Pārvizīties tēmām. Nē, bet jā, beidzās kaut kādas, kaujas beidzās kaut kādas. Kauja pie Knīpskas. Vēl 11. novembris ir arī Polijas neatkarības diena. Tu esi dzirdēji veiksmi intuīcija prāts. Skatot. Ceru, ka visiem patika Uģis joks, bet vai jā. Ļoti jautri arī pēc tam pasēdējām. Jā, viņš ir mums, kas bija pēc viņas, domāju, nē, mums bija 9. vilnis. Es domāju, viņa vecuma cilvēks, viņam savus skatu punktus, ka viņš ir kas nav mileniāls, bet kas nākamais pēc mileniāļiem. Gen X. Gen X nebija kaut kāds 100-gadīgie? Nē, Gen X ir... Pirmajā pasaules karā. Nē, tie bija kaut kādi Grey Generation vai kaut kāds. Greatest Generation, jā. Kas ir bija smieklīgi, kā mūsu paudze sauks labākā, kāda bijusi. The Greatest Era. Viņi izgāja daudz kam cauri. Viņi uzbūvēja no jauna atkal Ameriku. PSRS. Bet tas jau tikai amerikāņiem, vai ne? Nav padomus vienības, Greatest Generation, kas nāk līdz Staļingradā. Mēs tā nedefinējam to laikam. Ja man liekas, ja tu piedzim padomu savienībā 1916. gadā, un tu nomiri padomu laikos 60. Tu nebija tā labākā paudze. Jā, vissliktākā. Tev beidzās viens pasaules karš, kas tu izpūstīja valsts. Jā. Tev nošāva ģimeni. Tu redzēji, kā visi nomirst. Tev nošāva komunistu ģimeni, tad cārs nošāva otru ģimeni, tad tev bija otrais pasaules karš, tev ienāca Hitlers nošāva, Staļins atkal nošāva. Jā, tu atkal uzbūvēji jaunu ģimeni, viņi atkal nošāva. Visi nav laiks nošāva, tu esi vienīgais. Un tev, jūs paudze bija the greatest, jums bija labākās dzīves. Nē. Viss, ko mēs esam pārdzīvojuši, ir 2016. gada mīmu karš. Mīmu karš, jā. Mīmu karš, visko. Es biju, dēļ Donalda, kad sākās mīmus. Mīmu karš, The Great Meme War. Kas piedalījās tajā mīmu war? Atgādi mums klausītājiem mājās. Mēs visi zinām, atceramies Pepas pret Hillary un visu. Pepas pret Hillary, jā. Visu mīmu karš. Grūti izvēlēties Hillary. Vai jaunu mīmu karu. Tā būs nākotnes, kad kandidēs Hillary's meita, Clinton un kaut kāds Pepa, kaut kāds Meksikāņu amerikāns. Viņi nekandidēs, es domāju. Jo viņi neglīti? Vai kāds? Man tā neliekas, bet cilvēki saka, ka viņi ir neglīti. Es atceros, Sam Hyde bija diezgan ļauns tāds, bet viņš iegāja pie kaut kādas šitās tā Chelsea Clinton viņa sauc. Viņai bija kaut kāda runa, un viņš iegāja, un viņš tāds, you're ugly! Jā, bet es aizmirsu, ka viņš iebļāvās. Jā, un viņš ir cilvēkiem, what the fuck? Cilvēks skatās kaut kāds milzīgs čalis, you're ugly. Viņš ir milzīgs, jā, es aizmirsu, ka viņš kaut bija 2,5 m un bija tāds kuņģi un uzkačājies. Jā, vēl kaut kādā high testosterone pauzā tāds izlēcās vai. Jā.
Tāda autistika labā postura stāv pārspēlēt labāk. Pa daudz stāvs. Jā, kas tur viņi kaut kādi. Pat tie nebija apsargi, viņi tur lūdzēja prom, vēl kā ārā. Tik lielam tas lūdzēja. Būtu kaut kas mazais, vienkārši būtu iepis pa galvu un izvilkus laukā. Ar tiem lielam tas lūdzu izbeigs baļaut. Es neatceros, kā tas beidzās. Man liekas, viņš vēl sāka zemē kratīties vai ko tādu. Jā, tagad, kad pateicu, jā. Es atceros no tā video, ka viņš ko pateica, kad apkārtējušās tās sievietes bija tās, cik nepiek, nu, bļā, tik nepieklāk tā teikt. Viņas pat nebija tās, kas tā saka, tu esi neglīt, tas nav tāds, tu esi nahuj, tu stulbi, tu nekad nebūsi, bet es mīlu un trāmu, vienkārši tu esi neglīt, kas tikai viņas izskatam uzbruk. Tas ir šāsmīgi tikai ļaun, jā. Tas ir sitiens zem jostas vietas. Tas ir tieši pa pīza kājies, pēc nepatīk, pa to pīzes kaula. Iebliest, jā. Domāju, tā Chelsea Clinton pēc tam domāja dienas beigās, viņa bija bišķīt bēdīgi, viņa atcerējās. Es domāju, ka droši vien bišķiņ, jā, viņi tāds, kāpēc tik nahuļ ļauni cilvēki? Es vienkārši tā kā dodu runu, tā kā, man vecāki nav kaut kā Illuminati vai kā saka. Jā, nu, ko tām omītēm, viņi tur ķipa kaut, esmu tāda jauna, viņi ķipa tās omītes saskat, es biju jaunībā tāda jauna, tāda un kaut ko mēģināju. Vienkārši viss tāds vaibo, tāds omīts vaibo, un tu vienā kaut kāds džeks, to es neglīju. Tas nesmuk, bet tas ir tagad, bija šī smieklīgi. Tagad uz tās līnijas tieši. Vien kā es smieklīgā. Tas īstenībā ir smieklīgāk to atceroties, nekā, kad es redzēju to video, un bija tāds, šis ir bišķi vajag. Viņš vispār ir meistars šādos kā instals. Es viņš vienreiz dirsās ar kaut kādu sievieti uz ielas, kur, zin kā Amerikā viņiem ir tie kaut kādi protesti, kur vienkārši cilvēki bļauj viens uz otru un filmē. Nu, kā arī Latvijā pēdējā laikā, bet Amerikā jau sanāk. Un viņam nāca virsū kaut kāda sieviete, viņa kaut kā bļauj, viņam ķipa sejā. Un tu viņš tāds, tev ļoti smirda elpa, ķipa. Un viņi tād, oi! Un viņi uzreiz bija pilnīgi defeated. Viņi tād, oi! Tas ir tāds, jā. Tev smirda elpa, tagad, kautiņā, kas iebis to olām paceltās. Ja tev tas netiek, bet, ja te nav cits izvēles, tad izmanto to mūvu, bet tas ir, tagad. Tas ir labs mūvs, jā. Tas ir Machiavellian move. Viņš tieši Art of War, Sun Tzu move, 53. mācība. Tas ir Sun Tzu, bet nevis kā Vārs likums. Nevis kā cīnīties kaujās armija, bet kā sievietē sameklēt vājāko viņas punktu, kas viņas vājie, bet viņas izskats, vai es viņu tik labi nepazīstu, viņa vecāk, viņas elpa gan jau. Kas viņam viņiem māte atkāpjās, vai viņi izstās dīvaini, ja tāda liela pleci, ja tu sameklē to vājību un iesities. Jā. Vajadzētu tad, ka tās visas pamācības tumšie noslēpumi. Tumšie cepieni noslēpumi. Kaut ko Latvijas komēdija izlaižās. Mēs smējamies par to, Elans tās jocīgs, bet, ja mēs būtu ienaidnieki, es būtu šitā meklējis, tu pasies vīrieti, kas ir 5 vājās zonas. Tu jāsmeklē, nevis kas citiem liktos, bet kas viņam tieši, kad Moška, viņam bija šī atkāpjās māti. Un citiem man pat pohuļ, bet kad viņš šausmīgi no tā baidās, ka viņš aizsat cepu, tā ir viņa vājāka vieta. Es lieku tajā iekšā, kad komēdija latviešu izlaižas. Kā iznīcināt savu vienīgu psiholoģisku. Nodaļas pirmais fiziskais izskats, tur kāda fizionomijas, kā vajadzētu būt un kur ir kaut kas nogājis. Tad par upbringing kaut kādu, par vecākiem. Ko vēl ir cilvēkiem kompleks. Jā, tikai jāsmeklē tā cilvēka insecurities. Pa ko viņš nedara, šo jāmāk nolasīt. Tas vienmēr ir kaut ko slēpj, man liekas. Tas ir vislabākais. Jo tu jāmāk, jo citiem, teiksim, tev daudz, čāļi, kas īsi, bet kam tiešām pohuj tāds. Tas smiesies, ka viņš īsi, viņam būs pohuj, tad viņam nebūs sāpīgi, tad tu nevinēs. Tev vajag sameklēt, kas viņam būtu sāpīgi, ka viņš aiziet mājās. Un tad izmanto to raundam sievietēm, kas vienkārši uz ielas stāv kā Sams Haits, vienkārši pieiet un iešauj tas what the fuck. Kāpēc? Tieši tā. Vēl iefilmē TikTokā. Tas ir tagad Avada Kedavra no Harry Potter. Es gribētu, lai nākotnē visi cilvēki ir pilnībā sabrukusi sabiedrība un visi kaut kādi individuāli entities iet uz ielas sevi livestreamojot un tāds mēģina ko entertaino pārējā puses ir vienkārši mājās sēž un skatās. Tas būtu zē visi. Un laiko. Vai visi, būtu zē visi pēc gadiem 4. Vienkārši būtu tā, ka tie, kas neliek sev livestreamā, vismaz ik pa laikam, tie, kas tagad no sociālajiem mēdījos nekādos, baļā visi livestreamot. Ja es maucu mājās ar autobusu, es livestreamošu, visu autobusu livestreamot. Tas būtu smieklīgi, ka viņš visu livestreamot. Jā, sadalītos sabiedrību kaut kādās kastās pēc tā, ko viņi dara tajā kaut kādā entertainment cycle. Jā.
vergi būtu tie, kas vienkārši skatās visus. Tie, kas maksā naudiņas. Viņi iet uz darbu, un tad viņi pēc tam vakarā skaita kaut kādas šitiem live streameriem kaut kādas kastes sūta. Jā, vai tieši bagātīgi sēž mājās tāda dīvainā un skatās 12 live streams vienlaicīgi. Okay, jā. Un tie, kas skalda akmeņus, viņi šodien streamoši 12 stundas, kā es uz ceļu, bļa, ziemā mokos, un kaut sēž mājās tās resnes, tas neesmu es, cik patīk. Man gan ir vīnogas, un es pamodos 2 šodien pa dienu. Iesaku Moto Pizza. Varbūt, ja kāds no Moto Pizza owneriem klausās, tad... Kas Moto, viņi tev tūmā kaut kur? Nav nemaz tik tuvu, kaut kur Tonkalnu pusē. Viņiem tāda nice mīkla, tā kā kaut kādiem pīrāgiem, tāda forša. Atgādina Ziemassvētkus, kur visur starp citu tagad jau ir salikt Ziemassvētku rotājumu. Jā, es neesmu manījis. Jā, Stokmanā ir pat vesela Ziemassvētku istaba, tāda milzīga. Viņam vajadzēja lāčplēšu skaņau dziesmas. Vajadzēja būt zobeniem un tām lāčplēšu ausiem salikts. Tas ir kind of disrespectful. Šogad tika pilnībā noskipoti valsts svētki. Es neesmu redzējis nevienu. Es neesmu redzējis nevienu kaut kādu rimītīti pa kaut kādu. Latvijai 100. Cik? 100. Es bija kaut kāds 100 pāri. 108, moška 115. 115, nē. Nē, kas bija? Nebija 800 Rīgai. Rīgai bija 800. Bet Rīgā jau vairākas reizes bija 800, man tāds sajūta. Tagad meitingam paliek 29 jau 5 gadus. Jā, man likās, ka bija jau Rīgā 800, un tad atkal bija Rīgā 800. Viņai bija, kas bija galīgi maziņš. Tas atceries, ka viņi uzlika to astotnieku uz tās šoseis. Jā, bet bija tad atkal, ķipa nesen kaut kā. Nebūt atkal. Kaut kas neštemē, uzmanīt. Sister 1, 2, 3. I walk in the house, I just saw a nigga, no problem. Alex, let's go, ride 5500, that nigga just glue. I'm watching Vegeta, my cup and my body is perfect. I run up on girls, I told him this beat too perfect. I don't see nigga anywhere. I saw the little nigga when he was serving. Es noskatījos YouTube ar labu dokumentālu filmu par tādu YouTuberi Boogie 988. Es aizvakar nostījos to pašu, to, ko tikko ieliku, ne? Jā, to, ko pirms pāris dienām. Viņi ļoti labi, jā. Kā tev patīk? Klasisko reisni, viņš ir zināt, viņš nebija tas, kurš taisīja to, numa iekodas vecos. Tas nav viņš, ne, tas ir cits. Bet, karoči, viens no klasiskākajiem tāds vecā YouTube, tāds rēsns, fujeks, kaut kāda arcade games fonā. Jā, ka tu vizualizē, kā izsās Dungeons and Dragons spēlēt, tā kā hobijs, kas kolekcionē un zina visu no galvas. Viņš izsās tieši tā, jā. Perfekt, jā, viņam arī viss, tas friend group ir tieši tādi paščoki. Latvijā neeksistē tādi cilvēki. Tāda eksistē tiešām, jā. Neviens nav Latvijā tik smieklīgi izties, jā. Tad viņi atnāca pie viņa to spēlēt, viņi vienu pēc otru rāda, un visi izsījās, katrs pilnīgi citādāk, bet visi bija 0 no 10, tik jocīgi, viens tāds apaļš, viņam tā kā visiem tie tauki dīvainās vietās aiziet, un viņi tādi šausmīgi interesanti. Cita rasa cilvēki. Cita rasa, jā. Cita suga. Jūs sakat, Latvijā burtiski, mošu kādā specifiskā vietā, bet es kaut dīvainā ķīniešu garšo, Latvijā, divās vietās var dabūt tādas tādi tipi cilvēks. Tie bija vizuāli tik smieklīgi, visi nahuj tādi. Man patīk tas dokumentāls filmas režisors, viņš jau bija tāds, viņš nevaidījās ko nodirst, tā kā viņš tāds. Viņš ienīd. Man reāli paliek pretīgi, šis ir visskumjākais cilvēks, ko es kādu esmu iegruzīt, tā kā viņa dzīve šie cilvēki. Viņš tiem čovakiem tāds prasīja, kad viņiem draudzene bijusi pēdējo reizi, kādu laiku nav bijusi, viss tā kādu laiku. Tev jau arī kādu laiku nav bijusi. Tā bija labi lieta, ka viņi visi nūģi sēdēja, tas bugijas vai čomiem, un te viņi tā kā 4 veidi nūģi, katrs, ka citādāk, visi, ka vienā nūģi. Un bugijas tās, kaut mums vajag kaut ko pa meitnēm piemiņšās, un man nav bijuši attiecības tik ilgi. Un šitiem čomiem tāds, jums jau tā padās nav. Tev, Džimī, kad tev bijusi meitene pēdējā pirms 12 gadiem? Tas Džimijs saka, what the fuck, viņš moši. Es negribu, vai man filmēsās. Viņš saka, jā, man nav bijusi 12 gadus. Man neieta meitene tāds. Viņš nebūtu pats teicis, ka tāds, tu savu čomu pamet zem mašīnas, ka jūs visi nahuj, neviens nepisās no jums, jā? Jā, bet tu, nesaka lūdzu skaidru. Jā, man bija viena sieviete arī. No tās pašas rases. Tur bija sieviete? Tur bija sieviete viena, jā. Viņa friend group. Viņa ir tāda pati kā viņa. Man liekas, ka viņa jau visu viņa koļīja. Man liekas, tas bija fujeks.
Nē, tur bija, man liekas, bija kaut 2 sīni, kur bija draugi un vienā sīnā bija. Ķipa, ka viņi sēdēja un ķipa... Jā, pie viņa mājās. Pie viņa mājās. Sēdēja kaut picu ēdu vai kaut. Moši, jo man teica šeit, ka viņi tāda, moši, kaut gan nākotnē mums būs beidzot kāda meitene šajā pasākumā. Jā. Tāpēc man liekas, ka tie bija visi fujaki. Tur tikai fujaki. Jo meitene būtu izmainījusi enerģiju. Nē, moši, kas kļūdos, bet man liekas, ka tas bija fujaks. Jā, varbūt tā sieviete bija tajā vietā, kur viņi spēlēja visu to, jā. Kaut tā hallē. Jā. Jā, bet viņš, jo viņš tā kā... Tas kā tēls, viņš tāds super laipns ir. Bugijs? Jā, viņš tāds mēģina izpatikt cilvēkiem, bet jā, tur var saredzēt viņam tās kaut kādas īpašības, pa ko viņi daudz nodirst. Bija tāds, moši atceries, kā šobrīd velk šalli virsū. Atceries, bija tāds Frank Hassel. Viņš arī bija Sam Hyde Choms, viņš gāja ar tādu kameru uz pieres un ķipā, tā kā filmēja cilvēks... Sam Hassel? Jā, nē, Frank Hassel. Viņam patīk, viņš basically harasoja cilvēks vienkārši uz ielas, ķipa, vai kaut kādā džimā. Un tad viņa targets bija ķipa tas Bugī, un viņš viņu visu laiku internetā, kaut kādos streamos, ķipa, kaut ko gāja viņu. Un viņš viņu izvēda riktīgi no pacietības, tā, ka ķipa Bugijam izties, ka viņam reāli būs tā kā nervu sabrukums. Un tad viņš beigās aizgāja pie viņa mājās ar to kameru, ķipa, tā kā ko pieklāvēja pie durvīm or something. Un Bugijs vienkārši atvēra durvis ar kādu ieroci. Viņš tāds, tu neesi proms, tev šaušu, ķipā. Un tad viņš izšāva gaisā, kas bija milzīga kļūda. Es nezināju, kad es pēc tam lasīju, ķipā, ka viņi ielikt cietumā, un par to, ka tu izšāvi brīdinājumu šāviens ir super nelegāls, to es nezināju. Es būtu, bļā, tic zonā. Man būtu, ka loks atnāc, būtu izšāvis gaisā. Un es nebūtu zināms. Jā, viņš viņu pilnībā tā kā izveda cauri, vispār tā kā ķipā, iznīcināja viņu psihi. Jā. Un viņš dabūja kaut kādu felony charge. Felony, jā, viņš jau nesēdēja cietumā, ne? Viņš dabūja kaut kādu probāciju, bet tu vari dabūt kaut kādus 2 gadus par to, ka tu izšāvi brīdinājumu šāvienu. Jo gaisā lūdzu kaut kā piezemēsies, bet jūs zināt, ka es lasīju, ka Bugijs bija cietumā, vai kaut kāds felonijas, kas notika? Es man tas, what fuck, tas nelegāli, tagad es nezināju. Bija ļoti smieklīga daļa, kur viņš bija pie kaut kādas tās darba aģenta. Kas sakām, tā darba. Un plus man no sākuma likās, ka viņš aizgāja uz darba interviju. Ķipa, ka viņš trenējās, man likās, ka viņš aizgāja uz darba interviju. Un tad bija jā, pastāst par sevi nedaudz. Viņš būsim godīgi, esmu invalīds, esmu mentāli slims. Jūs man iegūglēsiet vārdus, bet kaut kāds baumas, ka esmu tur pedofils vai tur tam līdzīgi izvarotājs vai tam. Un viņš vienkārši paitā, kā tā vieta, viņš vienkārši sāk atzīties noziegumos. Un starp citu man ir viens felony pirms 2 gadiem. Aggravated assault vai ko tā. Jā. Bet to vēl tā, kas mums tas papīrs neizstos pārāk labi. Pirmais, kad tu aizies interviju, pirmais teikums tāds, sāksim to, esmu invalīds, es nevaru daudz strādāt, man būs bieži jāiet mājās, un es netikšu, un tam līdzīgi, un es nevaru daudz ko iesākt tāds, tas vienkārši neņem mani, lai es dabūtu kaut kādu pabalstu. Viņam pat nemaksā pabalstu, viņš vienkārši, nevēlas nāk izstrādāt. Tas perfekts video priekš kādiem captioniem, tur es pirmajā randiņā vai kaut tāds. So first of all, Jā, tāpēc viņš gribēja parādīt, ka viņš centās, ja es mēģināšu uzlabot savu dzīvi un aiziešu uz interviju. Bet viņš tā, lai viņi nepaņem, ka viņš nevēlas nāk uz strādāt, celties katru dienu strādāt. Viņš vēlas mājās taisīt video. Es actually viņam piekrītu, ka, ja tev ir 4 miljoni subscriberi, kaut kā jau moši vari viņus iekustināt. Tas būs vieglāk nekā, ja sāks kaut kā Circle K strādāt. Burtiski sirdi aizies. Viņam viņš rāda kaut kādas medical bills. Viņam ir kaut kādas 20 slimības, tas tik resns. Tas bija vairs, ka viņš savai tīņi draudzenē, ka viņš apsēdās, viņš tāpat kā darba intervijā, viņai tās, sāksim ar to, ka es vēlos pateikt, cik tieši slims es esmu. Numur 1 diabēts. Viņš raud nereāli. Viņš tāda jocīga meitene. Viņš pilnīgi, tā kā morbidly obese, tas kas fucking guy, bet... Un tad beidzās tā pirmā daļa, tā kā viss diezgan depresīvi, bet tas sākās doķinēja otrā daļa, un izrādās, ka viņam parādījusies kaut kāda draudzene, 20-gadīga tāda. Kam izsās pat mazāk kā 20? Jā, tāda, jauna meitenīte, ķipa. Un viņi tādi ļoti iemīlējušies, es nezinu, ko tā meitene, kāpēc viņiem viņš tā patīk, tāda riktīgi. Jā, gan jau kaut kas tāds, ķipa. Es jau biju pamanās, ka viņi sākumā, ķipa, ka viņi tādi, man viņš patīk, un teica, ka viņai tiešām viņi tagad neizmanto tādu naudas, tāds, kas šeit notic, man tāds, gan jau sensi nav. Un tad viņi domā, man tēvs nav bijis visu mūžu. Viņš ir tā kā sens, viņam, kas... žēl viņas, jā. Paļāk, ka viņi bija tajā stand-upā, kad tas pamanīja. Nevar, tas ir tik visvieglākais,
Kāds Jabba the Hutt joks tur var izmest. Jā, es nahuj, tu uzkāpes, tu esi komisārs, fuck, man nekas nav nahuj sagatavots. Es ceru, ka kādam būs smieklīgs krekls, bišķī pa maz apspīlēts, vai iesmiet, tu uzkāpes skatos, un, pirmajā rindā sēž nahuj bugijs, numur 1, kā viņš nahuj vizuāli izskatās, numur 2, ka viņš ir, zināms. Un bija gasniem blakus sēž, ko viņam viņš izsās vienkārši atkal tā kā bija filmu tēls, kas neeksistē nekur, un blakus ko tīņa meitene, tāds, what the fuck, let's go. Jā, tas kaut is this some kind of human trafficking situation? Jā, domāju, viņš tiks atpakaļ kādreiz savā slavas, varbūt ne zenītā, bet viņš viņam būs tās saucamais lolcow, ka viņš streamos, un tur maksās, ka tu, uzsais OnlyFans un iebās sev bija kaut kādu Obamas galvu dirsā, un tu šos apdavāji, labākajai daļai kaut ko. Jā, es to, man tas tā bugija un viņa draudzenes situācija nedaudz atgādina to 9. viņa situāciju, ko mēs šodien redzējām. Kā bija tāds pārsteidzošs klips. Vilnim patīk likt kaut kādas video, kur viņš bija viens, kur viņš kaut kādā trešī bārā, viņš kaut kā dejo ar kādu čiksi, baigi tu, cik čiks kaut kā 30 gadīgi ar something. Viņš kaut kā viņu tur, riktīgi, tā kā vēlāk savu klāt. Viņam patīk rokas izmantot, jā. Viņam patīk sievietes. Viņam patīk sievietes, jā, tas ir nenoliedzami. Savā vecumā vien. Jā. Gan jau tev kaut 55, ja tev padomāji to visu. Jā, viņš gan jau kaut kāds grabīt. Visu, plus viena lieta, tas cits laiks bija, kad... Tieši tā, jā, tajā laikā normāli, tu vienkārši... Konstants bija tā kā bonus tajā laikā tās, plus viņš tā kā, īstās, ka viņš man konsentu gaidīts, tā kā, ka viņš man durvis sataisīja. Viņš still tā kā grāvjās, bet viņš nebija obligāti. Sakarīgs, salīdzinoši. Jā. Viņš vienkārši... Viņam patīk iedzert, bet tas jau visiem. Jā, bet vienkārši patīk pieskarties sievietes formā. Viņš tur neies iekšā vai kaut ko tā, ja tu pateiksi, ne, bet viņam patīk. Tā jau visiem vīriešiem patīk sadzerties un tā kā aiztīvi. Jā, tāds, es biju iedzērs. Tev man automātiski jāpiedodas. Es varu darīt, ko es vēlos. Tāpēc es tā čamdījos piedod, jo es biju iedzērs. Labs attaisnojums. Bet esmu bijis situācijā, kur esmu iedzēris kādiem, tur kādā balītē vai kas. Un kāds man sāk čamdīties. Viņu kā čalis. Tas ir ļoti. Tā kā, bet nevis tā, bet tā, ka viņam ir tagad deny ability, es pieskaru šitā, bet tos jau bija, mēs vienkārši blakus bijām, tas jau bija, es vienkārši tev. Tieši šitādā balsī. Jā. Kad bet tas ir tik pretīgi, ka tu apjēdzi, kas notiek. Tas nav tā, ka tev tu palikot šādi gāpķi, iedod būču, tas nav gejski. Bet ko tu pieskāri pie gūžas vai pie lietās, šis tās tā kā, tā. Viņš atver tev iespējas tās, ka viņš tā kā padod signālu tāds, ja kas. Ja kas? Un, ja viņš saka, what the fuck veids, tas nebija, tu esi pats, nākotnes nebija signāls. Ja tu esi gejs, tad es tad tu zini. Gejs, bet ja neesi, tad... Bet ja tu neesi, tad, tu esi jocīgs un viņš kaut kāds sakars. Jā, man ir sieva. Bet ļoti tagad, tā sēja, ka tev kāds pieskars, koļoties, ka aizteiks, un ko tā jaunībā, kas bija maziņš, ka tu sāc koļīties, ka tu jūti, un viņš fuck, viņš tā ir tik pretīgi sajūt, nākuj tāds. Jaiks. Nē, nav pretīgi. Jūtas netieši. Tu būtu jūties netieši, jā. Bet man paveic, ka neesmu bijis tajā situācijās, tā kā, maks, bet tu esmu bijis šī pālī. Man tāds, ja es būtu galīgā pālī, un, kad viņš būtu tāds, vēl palikt vēl divenam, es Jā, tu pat nesaproti, kas ir. Jā, momentā tas, ik pa laikam tām sievietēm ir tāda grūta dzīve, ka tev šitā katra piekdiena noteikti man būtu zēbala. Man jau 1 vai 2 reizes tā bijis mūžonos, tas jau nepatīkami. Tev kāds mēģina koļīties, pieskaties. Ja tev biežāk tā noteikti, gan jau vēl bezcīgāk. Jā, tāpēc vajag tev kādu bitch face, ja taisīt. Nē, tev vajag būt nepieklājīgi. Jā. Tu nebūtu tas laiks māja tāda par daudz jauka. Tad tev uz laiku nākot čamdīsies visādi fujeki. Jā. Labāk būt nepieklājīgi. Redzēsim, kas tagad notiks pēc partnerības likuma. Varbūt tā geji sāks grafstīties, es nezinu, tā sāka konservatīvi. Jā, varbūt tas. Jā, redzēsim. Viņa tagad civili vīri vai būtu, ne? Civili vīrs, kad dzīvo kopā. Jā, tas jau nav tā kā pat laucis kods, lai... Bet tu dabū kodas, tu teiksim... piemēram, kāds slims ir, ka tu izvilkt aparātu laukā. Jā, piemēram, nogalināt. Bet beidzot savu ārams īsmā, tu savu cukurtēju nogalināt savu. Jo ir mīlēt nogalināt, ja viņš sastāv kopā mīlēt. Mīlēt.
Viņš tieši dabūja cik tos 100 štuks vai 200 štuks par kaut kādu huīņu. Viņš dabūja? Jā, par ko tiesāšanos, ka viņš vinnēja no valsts. Viņš dabūja naudu, viņš nav pelnījis naudu. Viņš kaut ko, es nezinu, par ko viņš dabūja šausmīgi daudz, vai 50 vai 100 vai 200 tūkstoši no valsts vai ko tādu. Un bija tās, ka viņam nevajadzēja, viņš bija kaut ko iesūdzējis tiesā, tādu huīņu keisu, viņš beigās tiešām vinnēja. Tagad ielikā cietumā šito te. Mēs 100 tonās bijām stāstījuši to stāstu par, man liekas, tas bija saistīts ar pedofīlu lietu Latvijā, ko 90. beigās, tur, kur vairākus politiķus apsūdzēja, basically pedofīlē, ka kaut kādi tur atrasti zēni, un viņi saka, jā, te pie mums nāca politiķi, un viss kaut kas tāds. Un to virzīja tas kaut kāds Ādamsons, kas bija kaut kāds tieslietu ministrs. Viņš bija ministrs, viņš tagad bija liels. Bet viņš nebija tieši tas, kas aizstāvēja tos šausmīgi tos pedofilus, ka visi bauda, tad tiesām šito viņš šāds, nē, vienīgais balsoja pret, tā kā, māks, tā kā skečīgs. Man liekas, ka viņš tieši ļoti virzīja tās apsūdzības, Un varbūt man kaut kas jūg, bet basically viņš Kremļa aģents, Un šito te mēs ar Liepniekam prasījām, viņš tā teica, ka tā ir. Jā, viņi tagad ielikt cietumā uz vairākiem gadiem. Viņš bija diezgan populārs politiķis. Jā, bet viņš bija vai tas, kas mēģināja, vai tas, kas aizstāvēja pedofilus un būtu galvenais nesēja. Viņš mēģināja, riktīgi, tā kā, ka visi bija šokā, ka viņš vienkārši saimā, tā kā ir kāda, sanākšana, vai ne, viņi runās par likumiem, un viņš tāds, by the way, 5 šeit ir pedofili, vai kaut ko tādu. Viņš bija Krievu aģents, jā? Jā, man liekas, viņš Krievijas. Spying for Russia. Kas bija tas, kas viņam bija jādara? Ko viņam? Jāapsūdz, pedofilijā, ko cilvēki tas tā kā ir vislabākais. Labākā stratēģija, norekt kaut kāds pretinieks. Kad tu pasaki, ka jaunā vienotība, kam nepatīk Krievu, teiksim, ka viņi ir pedofili, viņas izbalso un tad tiek galā. Viņam literally kaut kāds, gay pedophile ring, notiek 5 politiķiem. Bet tas jau uz laika modē bija. Es tagad ik pa laikam kaut kas tur. Tas ir klasika. Kad tu apsūdzi, kad Amerikā kaut ko viņš ir pedofils. Jā, jo tas vēl ir, tas labi strādā, jo tiešām liela daļa no viņiem ir pedofili. Jā, un ik pa laikam kāds ir kaut ko. Pēc Epsteina, es domāju, tas strādās ļoti, ļoti ilgi. Jā, ja tu saki, tu nosauc kaut kādus random 10 demokrātus, kam nepatīk Krievu, pasaka viņi pedofili, bet viņiem daudziem kaut jau 75. Es domāju, atklāt, ja viņi jaunībā, kad tu biji 25, tu vēlēji kaut čeps, ka tas bija tāds fine. Ja viņš šāds, tas pat tāpat būtu, ka viņi pat nezina, ka tas bijis pedofils, bet te bija kaut kāda sketčija lieta, un tas ir stulbi vispār, ja pat tevi vispār baumas, ka tu esi pedofils, tad tā ir nepatīkama situācija. Jā, jebkurā gadījumā. Kad ciemā runā, ka tu esi pedofils, jā. Tas, viņš taču nav, back from mine. 1%. Ja tev vispār diskusija, tad mums bija diskusija, vai Ivers ir pedofils, un mēs debatējām, un mēs izlēmām, ka nav tās. Kāpēc bija debats vispār? Tā ir vislabākā stratēģija, ko Krievi bija atraduši. Jo mūsēns arī nestrādā nekas cits baigi, tā kā es nezinu, kaut kāds tur politiķi bija smauka, nobody gives a shit. Bet čītojas tāds, whatever. Nevitais vien ir kaut kāds, kad Bills Gates nebija, kaut kas bija čītojas tā kā augstā amatā kompānijā, viņu atlaida nesen. Ne kompānijā moši, bet teiksim, ka bija Bills Clintons vai ne, kas bija, ka Kennedijs vai kaut kam, ka bija, ka parādījās, šī ir viņa mīļākā īsumā, ko viņš čītojas uz savu sīvu, viņam palielinājās tas approvals. Cilvēkiem patika vairāk, tāds, tas nebija vispār nekas negatīvs. Jā, viņš tāds sterilais, viņš tāds cool. Jā. Nē, čaļiem liekas tās, kad viņš bija kaut tur modeli pīsis vai kaut tās, stilī, tad, ka viņš māku runāt ar cilvēkiem, vai, ka viņš māku sasniegt, vai kaut kāds augsts. Stormy Daniels. Jā, tas bija nice. Es viņu pīsis, tā kā es balsošu atkal, tad tas ir, es domāju, cilvēks skaits, kas atbalstīja Trumpu, un tad uzzināja, ka viņš ir pīsies ar pornozvaigs, un tad neatbalstīja kaut kādu 2 fujaks, kaut kādu Uber dīvaini kristieši, bet 99% tāds, whatever, Maks pohuj. Jā, es tev kristiešai arī pohuj. Trumps ir viesabovs degenerate, viņš nav arī tik ļoti degenerate. Viņš čīs nav ticīgs, viņš nav tās dievbīgs cilvēks, Maks pohuj. Jā. Viņš kāds valstrīts vilka fenomenis. Viņš vienkārši nākuj haslēs un tāds biznesmens, jā. Es domāju, viņš actually uzvarēs, liela iespēja, ka viņš uzvarēs nākamajās vēlēšanās, tā ka viņš tagad pret Izraēlu bišķiņu un cilvēku lielākoties arī, politiķiem ir jāatbalsta Izraēlu, bet viņš var neatbalstīt. Es domāju, tas viņam varētu labi nospēlēt vispār. Viņš vienkārši abām pusēm,
Embriem pateiks, esmu Izraēlas pusē obviously, un palestīniešiem tāds, Palestīnā savu pusi. Viņš šos pokajas vienkārši saka visiem, ko viņi vēlas dzirdēt, un tad, lai pa mani kāds balso, tagad loģiski. Kāpēc izvēlēties vienu pusi, to ķipa abas divas paņemt? Esmu abās pusēs. Jebkas, kas man dabūs kāda balvas papildus. Jā, es kā politiķis, tāds teikt, ka es nogaidīšu, ķipa. Katrā lietā. Esmu tikai cilvēku vesels, ķipa. Jūs man sakat, ko darīt. Ķipa. Jūs man sakat, kā balsot. Es tāds tā kā vējā flīvoju, kur vējš poš tur arī. Ko tas debatēs tev, ķipa, ko tā forma, ķipa. Ko domā par vakcīnām tāds? Ko jūs domājat? Mums nepatīk. Nu jā, bet man nepatīk. Jā, ir kā jau vāk. Kā jums liekas? Es redzu abās pusēs, arguments ir vienā pusē, otrā pusē. Tas būtu mans lozungs. Kā jums liekas? Es sagaidu, ko man cilvēki pasako, un tad es pateikšu to, ko viņi vēlas dzirdēt. Jā. Cilvēku vara. Jā. Balsojiet par mani. Jā, un es varu būt cool, ja varētu uzsākt kādu aplikāciju, kur var visa frakcija balsot, un visa frakcija varētu būt kāda. Nu, cilvēki, actually, ķipa. Tas būtu tāda mūsdienīgā partija. Kā balsot, ķipa? Nē, nu, iedomājies tā kā par katru jautājumu, ķipa. Nu, tu vienreiz aizēji uz vēlēšanām, vai ne? Vienreiz 4 gados nobalso kaut kādu fujeku no jaunās vienotības. Huizini, ko viņš darīs pēc tam, ja viņš uztaisīs kaut kādu deal ar Lembergu vai whatever, nu, tu nevari to prognozēt. Bet, ja tu būtu tāds politiķis, tā kā tāds 21. gadsimta, tev ir aplikācija, un tu uzdod jautājumus visu laiku, tāds, kā man balsot šajā situācijā, kā man balsot šajā situācijā, tā kā cilvēkiem, Tā ir $1 000 ideja. Tas ir politikas nākotne. Nu jā. Bet iegūt situāciju, ka tev liekas, ka tu zini labāk nekā tavu vēlētāju. Nu jā, bet varbūt cilvēkiem apnikuši tādi, kas domā, ka viņi zina labāk kā viņi. Bet vajadzētu, vienu, kas vienkārši viņš balso tā kā visi sabalso aplikācijā, ka viņš pat neizvēlas. Viņš vienkārši tā kā vesels, ka tas vienkārši tā kā... Kāds vien ko Twitter poli ieliek, Jā. Viņam tā kā viņš nekad nebalso no sevis, viņš tikai kā nobalso citu. Tas būtu viņš, viena tāda, ja nevajag ka viņam savu koalīciju vai kas, bet viens tāds fujeks, bet viņš ir, ka tu redzi, latvieši balso šitā. Tad tu salīdzināt, Viņš aiziet, uz tā stenda, bet, viņš aiziet runāt cilvēku priekšā, viņš, lasa kaut kāds teiks no Twitter, Vismā, tev vajag viens tāds būtu, kāpēc ne, tā ir bočs, Artis Kaimiņš bēdinē tāds būtu, I guess. Jā, bet domāju, ka tu ieeji, tad tu mainies. Īstenībā, ka šī balso citādāk. Bet, ja tu pilnībā balso, tu esi pat tā kā, kā vienkārši kā pārstāvs. Jā, Artis Kaimiņš bija pārāk piedzēries priekš šī. Viņa sajūka. Viņa sajūka padārās. Jā, šādāns Pohāņš neizlasīja, ko cilvēki teica. Es nezinu, ko cilvēki domā šitos nesēs. Viņš paliek tikai ar vienu rasnāks. Viņš jau ir palicis milzīgs. Viņš ir interesants tādā gadījumā, tādās ziņā, ka citi, kas saka, viņš paliek daudz apaļīgāks. Bet viņš uz laiku bija tāds, kad tu redzi, ka viņš lēnām paliks apaļīgāks. Viņš bija tāds, kas izstījās tajā filmā, ko skaties, bija super skinny. Viņš bija, jā. Viņš tagad tās nevis apšās, ka uzpūdējuši, ka, amerikāņu stilā bija šī paliek tāds komisks liels, man liekas. Jā, viņš tiešām ir tā kā palicis ļoti. Kad tā seja neizstās domāt, ka viņam tik tā lāda izstēbāsās, un ja tev nebūtu acīm jābūt, tev seja nebūtu jāizņem beigās kaut 25% no sejas. Jā, tev nebūtu. Citiem būtu jābūt tāds, citiem būtu jābūt resniem, tā kā, vismaz vizuāli viņi izstās normāli. Viņš neizstās normāli. Tev piestāv būt resnam. Jā, ne tev, bet kādam, kā tā teikt. Citiem piestāv, jā. Citiem tieši. Tu varētu būt kaut kādos 50 gados vienkārši tāds, sēns, ķip. Tev var nepiestāvēt būt super fat, prosta tāda vaigla. Nād kuņi bija šī 50 gados, jā, bet... tas ir normāls vīrietis. Bet citi notievē, un viņam ļoti nepiestāv tas. To nevajadzēja nomest tos 40. Tā kā... No ļoti liela. Jonah Hill izsās jocīgi. Viņš izsās jocīgi, jā, tā bija Airit vai ne, Agrit no ģimeņa burkā. Viņi izsās jocīgi. Nezinu, Agrit. Nezinu. Viņi bija visu mūžu bijusi tāda apalīta, tāda mīļa, kas tev tais kūks. Jā. Un viņi tajā NL sāk darboties un saskēmoja naudu un nozāģēja kuņģi nos. Viņi tagad izsās vienkārši tāda, bailīga. Bailīga? Kā spoks, sievieti, kas spokotos mājā. Jā. Bēlnojas, jā. Jā, pa televizoru vakar beidzot redzēju Reika Rockzvaigznes šovu. Tu viņu esi redzējis? Tikai to, ko viņi iemet YouTube. Tas pats, ka viņi uzfilmēja to YouTube no sākuma, un tā viņam iedod to GO3 sūdu. Tad es to YouTube nostījos. Pilot. Tas bija tikai Pilot, jā.
Jā, es bišķi paskatījos, es gan baigi nefokusējos, bet, izstījās interesanti. Ja godīgi, man jānostās vēlreiz. Es nepēršu uzmanību detaļām, bet bija labs scenes, kur viņi bija tunelī, un viņi, tipā... To bombs, jā? Jā, viens tur giču spēlē, un viņš repoja, ja viņš tā kā ir. Man, cik man dāvs tas ir, es neesmu pats skatījies, bet jā, ka tur kaut kāds bombas dziedāja, un viņi paņēma bombas no tuneļa, un tad paņēma uz skatuves, un tad viņi... Un tad, jā. Jā, es tiešām ļoti neuzmanīgi skatījos. Es domāju, ka būs vairāk ko teikt, bet to es tagad neatceros neko vispār, kas tur bija. Man bija, es skatījos, un viens no tiem čaļiem, kas filmējās, es viņu tā kā pazīstu, es vienkārši laikam skatījos, ka ļoti smieklīgi redzēt cilvēks, ko tu zini, vai tagad, sveicinu uz ielas, uz pēkšņi, ko tā filmē. Viņi tā sauc, es zinu, šo tieši kādā Reika filmā tāds veids. Kas tas ir? Jā, man tā bija nesen pa TV3 rāda Valta Skuju, tāds, kas mums bija arī podkāstā Liepājas teātra aktieri. Un es ar viņu Discordā runāju, mēs spēlējam CSGO, es ieslēdzu fonā televizoru, tur viņš enakto kaut kādu sīnu, kā burtiski tā kā terorists, viņam tā terorista maska ķipa. Kas tā pa filmu bija? Vai seriāli? TV3, man liekas, seriāls saucās Nemīlētie. Liels seriāls. Jā, viņi rāda tur visu laiku. Jā. Man tā bija, ka man viens čoms, kas viņš aizgāja mācīties par kaut kādu pasākumu vadītāju, ko tādu. Viņš neminēja, ka tu nefilmējies, viņš kā negāja to vispār, tā, nezināja. Mums mājās vienkārši māsa, kaut mēs uzliekam kaut kādu filmu, ka bija kaut latviešu nacionālists, un tagad tā bija kaut kāda nacionālists. Nē, tā bija tā kā Romeo un Julieta, bet jau latviešu versijā, jau modernajā, ka tas Romeo izlaist no 9 stāvnieka tā loga pēdējā. Un viņš tur bija viens no tā kā Nacionālā apvienības fujekiem, kas gāja, uzzīmēja ābrēnu uz grūtiem. Bet kā čoms... Jā, kā tā viņš tēlēja. Bet viņš nebija tāds, viņš bija tā kā čoms, ko tu pazīsti no skolas, viņš pēkšņi filmējās tāds, what the fuck, vai ko? Tu pat nebija aktieris, bet viņš vienā nofilmējās kaut kādā vienā lielā lomā, un tas smieklīgi. Kas klāsts bija, tas vienkārši tāds... Viņš labi tēloja? Viņš nebija sūdīgs. Vidējs tāds. Lielais Kristaps nespīd viņam. Nē. Bet, plus man grūti vērtēt, jo man tā kā... Plus viņš savas, ka es esmu Kārli, no manas klāsts tāds. Viņš tāds Kārlis? Jā. Un tas bija smieklīgi. Sisto 123. Šo dziesmu uztaisīja čalis, ko sauc Lil Mabu. Un varbūt zina Blueface, mēs kaut kā esam runājuši par šitiem teķiem čokiem, kas tajos strīmos. Tas ir, ka viņš bildināja savu... ne, to daudz tāds, ka viņš bildināja savu meiteni NFL. Ka viņš bija kā... Viņš bija uz NFL to Super Bowl spēli, vai kā viņš sauc? Jā. Un, jopanās durvis. Viņš bildināja Christian Rock NFL, ķipa? Ne, to bāliņš stāstīja, kad viņš bija savā sekcijā, tā kā VIP sekcija uz Super Bowl ar kādām 8 striptīz dejotājām, kas visi dejoja, viņš meita visām naudu visu. Viņš savā boksā. Un tad viņš puslaikā bildināja savu līgavu. Tā ir bijis. Bet es nezinu, vai tā Christian vai citu vecinu. Viņam bija tā kāda psihā draudzene. Viņi kādā strīmā gāja, viņi tur kādu krēslu met, tā kaisina strīmā. Tā gāja, visam stāvēts un ir pilnīgi insane. Viņiem divi tādi. Viens otrs apis. Viņi tāds psiha, bet tas Blueface viņi bija šīs apis tagad. Protams, viņš ir vienkārši kaut mālu, viņš visu laiku krāk pa jums. Bet anyway, viņiem piedzima bērns, un viņi izšķīrās. Un viņi uztaisīja tā kā distract pirms kādām pāris nedēļām. Un tajās lirikās ar kaut kādu, nezinu, liekas 19 gadīgi white guy, Jā, ka viņš ir līdināja vai kaut tādu. Kurš kāds drill repers, tiktokers no bagātas, tur baltās ģimenes privātās. Tas nebija tas ebrejs, kas bija tas dreidl, spin like dreidl, kas tas viens aizgāja, ļoti populāri, tā dziesma palika. Kurš tas BLP Košar? Nē, tas nav tas. Man liekas, tiem matiem viņš uztaisīs. Jā, tam ebrejs. Tas nav tas ebrejs. Košars, jā. Jā, man viņam jāsaka kaut kāds, took your baby, un kaut kāds bērns. Kā tu uztaisīji kaut kādu baby māmu uztaisīju par tev diss track? Jo viņam pokuja par to Christian.
izskatās tā. Man liekas, ka viņam bija pohoja, bet tagad tā dziesma aizgāja kā ļoti viral, ja viņi kaut kādās tur topos arī augšgalā. Varbūt viņam ir tāds, domāju, ka dziesma, kur kādi mani nodieši. Jā. Viņam tas nepatīk, bet viņam diezgan pohoja, ko tā Christian, ko viņi tulsētu un līdzīgi, bet jā. Jā, domāju, ka Singapūras satīns uzrakstīt par tevi kādu disu. Kāpēc par mani? Es nezinu, par Anu. Ja tas būtu, ja viņi uztaisītu par Mairītu. Nē, ka Mairītu uztaisītu distraku. Mairītā vajadzēja. Tas būtu tieši ideāli. Ka Mairīta uztaisītu distraku? Jā, viņi uztaisītu. Ka viņi aizgāja no tā tur, ka viņi izšķirās. Bet kā viņi sauc? Tas nevis Normans, bet nahuj Strūbeks. Ka viņi izšķirās. Ka viņi būtu uztaisījusi, liela Prusaks kopā, vai kā viņi sauc? Jā, ar Prusak. Jā, ka Prusaks pīst. Tā būtu situācija. Jā, viņš teikt, mans new boys. Tas būtu ideāls salīdzinājums. Ja viņi ir tā kā, viņi būtu tā kā Blueface un tas Christian. Jo māja ir tie psiha veceni, bet tajā laikā, Strūbeks atķipā saviem diezgan mīnusiem. Un viņiem ir kaut divi sīgie kopā tagad tieši. Tā kā viņi ir mūsu Blueface un Christian. Un jā, jo Strūbeks dzied, un māja viņi nedzied, bet viņi tā kā, viņi ir mākslinieks, kas tā kā, es uz skatos. Tā kā viņi ir tā kā kaut kas līdzīgs. Tā kā, jā. Protams, I took your bitch. Tas počais ir life stories. Kad māja ir laikā jo tagad tu esi single, un māja ir single. Es domāju, cik mākslinieks sajiet kopā. Mēs kāds jums idejas būtu kopā ar māju ar Sīcku. Mēs varētu improvizēt mājās. Jūs varat improvizēt. Savu podcastu uzsēsīt, kaut kādu. Pār podcastu. Jā, ja jūs kā kapls, bet kā, mēs esam smieklīgie kapls. Viņi jau filmējas, viņi kaut kādas podkāstos filmējās. Tu esi skaties kaut kāds, Nē, es redzēju. Bļāņaši, visi bija angļu valodā. Es redzēju pirms gada jau kaut kāds TikToks no improvizācijas. Man rādās uzlēc. Un liek TikToks no, man liekas, viņa taisīja kaut kāds live podcasts Anglijā, kaut ko tam līdzīgi. Un, ka viņi liek, zināt, tu liekas, vai tiktu kā tā kā highlight. Kas teikt, ka mēs no biznes ieliekam, mums bija kaut kāda stunda epizode, viena, divas smieklīgas vietas, mums tas čalis izrādīja un ieliek, tu vari tā kā vienu highlight dabūt no epizodes. Un viņi liek, highlights, visi tie highlight bija tādi, man būtu, ja es pateiktu, man būtu tāda cringe vietas, vienkārši izrādīt laukā, ka viņi tā kā, šī cilvēkiem patiks tās, nē, kā tā nav neēt likt, viņi tā kā tā joka angļu valodā saka un tā kā vispār nesāk. Jā, es dzirdēju, ka Laura Vizla atsakoja Porziņam vai kaut kas tāds. Diemžēl. Es pats čekojis, bet kaut kā tāds dzirdēju. Es biju bēdīgs visu weekendu, jo, diemžēl, man avots saka, ka viņi vairs nav kopā. Jau kādu laiku īstenībā. Bija bēdīgs, tu biji tāds pāri fans. Jā. Es biju milzīgs, Tā kā kaut kādi šie brīti, kur fano nereāli. Par ko precēsies princis? Viņi bija mans bļa Merkele un tas otrs. Nevis Merkele, bet bļa Prince Harry. Merkele bija Vācijā, ne? Merkele bija garlaicīgākā sieviete pasaulē. Meghan Markle un Prince Harry, viņi bija manēja. Un tagad es biju ļoti, visi mani spilvēni, man ir tagad spilvēni, ko Vīzla un Zīņas kopā ir. Ko es eju nosaucies, apķert to spilvēni, un es viņus samīļoju. Un ka viņi nav kopā, es jūtos, tas bija šī pazudis. Devis viņiem kaut kādu vārdu, piemēram, es atceros, ka bija tā kā... Brandža līdenē, jā. Viņiem pagāja. Viņiem baigi nesmuk, man liekas. Por Vīzla. Fuj. Krizla. Por Zizla. Vizīņģis izklausās kā kaut kāds anālais krēms, ka tev bija hemorīde. Kādam zālēm. Vizīņģis. Tā klusi pilēts, bija aptiekās, man lūdzu vizīņģis divas. Lielo vizīņģi, tas, nesaka man nahu hemorīde, iesāpa visu aptiek. Vizīņģi mazu. Vizīņģis neglītākais, pāri, kāds iespējams. Kāds būs Kristapa nākamā skaistulī? Sekodām populāra aktrisa, kaut A-list. Moški, jā, jo Laura nebija, viņa bija tā Latvijā slavena, bet Moški ziņas tīpaši tagad Bostonā. Viņa bija slavena tikai, ka viņa kļūpa. Jā, bet Moški, jā, ziņas kaut 45 gadi, tā kā, kas būtu kaut Sāra Bullock. Sandra Bullock. Sandra Bullock sāk tikties. Jā, es man jau patīk, ka jaunāki. Jā. Garš. Pusi ziņa patīk tā kā Hollywood, un ka tas, viņš jaunās tas baigi introverts. Tā kā viņš moška tikt kodā. Jā, viņam patīk. Tā viņam ļoti patīk, viņš tāds neitrāls, man liekas, par to ir.
Nav tāds izlaicājs arī. Viņš nebūtu tāds, ka viņš tiekās Sandra Bullock, un man Oskars jāsaņem, tu man nāks līdz viņš šos, jā, viņam patīk, viņam nebūtu tā, beidzot tik un šos, davai. Viņam patīk, man liekas. Es gribētu, lai viņš kļūst par gangsteru, kaut tādu Bostonā sajiet tās nepareiziem čūkiem. Nošauja kādu, tagad tas Hernandez. Porziņš atrast kaut gun charge. Jā, gun charge būs labākais, jā. Porziņš kaut ierodas staigā apkārt. Ka viņš visu laiku dabū gun charge ik pa laikam. Neko citu, bet vienkārši viņš visu laiku puška saigā apkārt. Bet tas būtu labs, jā. Jā, mēs šobrīd runājam, tu kaut kāds... Jā, viņš Vīzlis aiziet ar Dončiču kopā pēc tam. Porziņš tāds fucking atnes ierocis uz stadionu. Jā, tā kā Iversons. Bet viņam piestāvāt, jā, ka viņš vienkārši mīla pušku staigāt apkārt. Ka viņš to sajūt, ka tu vienkārši būtu tik fucking cool. Pieskaries nāko roku tu pistoli. Un, viņš vienkārši staigā pa Bostonu, kur būtu teiks nelegāli. Un viņam ik pa laikam būtu gun charge. Jā. Tas man sev jāizsaka pēc tā incidenta Liepājā. Nepietiek to, ka esmu ļoti garš. Ne pat ne tas, ka vienkārši viņš mīl puškas. Viņam Bostonā, mēs to samaksāsim, bet tev staigās apsēk visu laiku apkārt. Un tev nav bail, jo man nemīlīs viņš šos. Nē, man nevajag apsēks. Es vēlos nākuļ par to, lai man roka apķēk, bļā ierots, un es to gājāls piešu. Baudījumu, kas var kādu nogalināt, jebkurā brīdī. Jā, to tieši tā. Ne tā. Tā viņam būs vai gančāši, viņš vienkārši nahuj mīl to spēku sajūt, ka tu... Es tev neesmu nošaus, jo es nevēlos. Ja es vēlos, es būšu nogalināt jūs visus šajā telpā. Bet es izvēlos nenošaut. Jā, tas arī kāds varas likums. Tā kā vienmēr tev vajag kā leverage kaut kādā situācijā. Un kas ir labāks leverage to, ka tu vari vienkārši vienā brīdī kā nošaust. Galā. Jā. Tu esi tāds self-confident. Jā, vai tu aiziet kaut kādā biznesa mītingā, jums kaut kāds bija šīs rīts, ja tu zini, ka paceļ maiku, ka tas otrs cilvēks saskato, ka viņam pistoli līdzi. Viņš pat neko nesaka, pasies man pistoli, viņš vienkārši paceļ maiku, zinot, ka otrs pamanīs tāds. Tu dabū vēl bišķi to vairs sajūta, ka to spēku sajūta, ka otrs, what the fucking puķi. Te nav legāli, kāpēc viņš ir puška sagā, mošņš ir sīks tāds. Jā, man sauc par zīnis, man ir puška tieši tā. Jā, viņam vajadzētu vēl tādu kolboju cepuri, tādu platmali. Jā. Tāds garš, tādu mēteli milzīgi. Ar ieroci staigā. Vakaros vienkārši tāds. Es ceru, ka man kāds pieprasīsies. Viens no tiem, kas viņš bija nopērk lielāko māju Bostonā, speciāli attais durvis vaļā nolaiķi pa kaut kāds Gucci pieejas, lai kāds nāk iekšā, viņš var legāli nošaut. Viņš pēc spēles ar Memphis Grizzlies, viņš tajā sādījušās kārtā ar Džāmu Rantu riktīgi, Dīvina. Kaut kāds, tu grūsās kaut tādu, pēc tam iziet ārā, šūtās. Viņi iziet laukā, viņš izvelk pistoles viens otru, viņš stāva pistolēm. Visi tā, ko jūs nahuj darat? Jūs ir divi NBA zvaigznes. Kāds Adam Silver, kas Dievs. Vienkārši kāpēc jums ir pistoles notēmēs? Kāds vienkārši jūs stulbi esat? Tādā divu veidu atrasina lietas. Viņam viegli būtu trāpīt, jo viņi tiešām aizņem daudz vietu. Džāmarans aizskriet kaut kur. Jā, viņš īsāks, ātrāks. Jā. Plus viņa viegli, ka viņš pa Bostonā staigā te pušku nelegāli apkārt. Vienkārši kaut mēģina tapļot tāds. Bet atkal zinātu, viņam viegli saskaņoši. Par ziņas atkal pie bāra ieejas stāv. Viņš 100 punktu pušku stāv tāds. Jā, viņš atkal meklē kašu savu pistoli. Meklē kašu. Grūti viņi tā iedomāties, jā. Tu zini to amerikāņu, to Hernandez, kas bija? Nē, Aaron Hernandez. Es skatos pēc Spāņu. Viņš nošāva 2 cilvēkus šādā veidā, un viņš dabūja mūžu cietumā, un viņš pakārās pēc mēneša, viņam iedot to. Viņš bija NBA spēlētājs? Viņš bija NFL zvaigzne. Viņš bija tā kā, tagad Ja Morants vai pat lielāk. Tā kā, viņš bija tajā Patriots, kas bija lielākā komanda, bet viena no top komandām. Un viņš tagad Jason Tatum, viņš bija tāds spēlētājs. Un tad viņam sākās, viņam čoms tagad, vai viņam bija case, ka viņš bija kādu nošaus, un viņš sāka tiesāt. Un visā jocīgi, bet gan jau kaut kādu huiņu, viņš jau nav, kāpēc viņš par kaut kādu savu čomu, tā kā execution style, vienkārši nošaut kaut kādā pie noliktavas, viņš nav tik stulbs. Un tad beigās viņš nošauja vienu fujeku, un tad viņš nošauja savu čomu, jo viņam bija vēl, ka viņa čoms liecinās. Ja mēs to tā kā kaut kāds, un viņš vienkārši execution style, mauc, un īpaši aizmauc, un līdzi es to aizvedu, mēs izkāpjam laukā, un es to bija pakausu iešauju. Viņš tā kā Jason Tatum, ja iedomājies. Viņš execute to 2 cilvēkus. Wow. Un tad jau viss tāda, gan būs huņa, un tad tajā tiesā atklājas viss tāda, ka tev kameķi, ka viņš tur visu DNS atstājis, un tam līdzīgi viss tāda, what the fuck, viņš bija tiešām nahuj. Viņš execute tos 2 cilvēkus, un viņš tik slim, tā kā tavs mīļākās komandas, teiksim, spēlēs, viņš bija tāds ļoti tāds harizmāts, tāds smūgs un tāds draudzīgs, kas visiem patika.
Un viņš ir what the fuck, šnakuju, bet executors. Un tad viņam iedeva to mūsu cietumā. Viņš vienkārši pakārās un visādi. Kā tas bija? Pirms dažiem gadiem, nesen. Un tad viņam paņēma viņas smadzenes un pētīt. Un viņam bija lielākais CT, kāds jebkad bijis viņa vecumā. Nu, tā smadzeņu trauma, kas NFL spēlētājiem, zināja, ka tās smadzenes tagad nodauzītas tā kā veciem opiem. Un teica, ka jā, viņam bija kaut 22 gadi, un kad viņam bija tā kā 8 gadīgiem, viss tagad nodauzīts tās mūzikas tādas. Viņam bija 22 gadi, ka viņš... Vai 24, viņš bija, jaunāks pēc kaut kas tāds. Jā. Bet vienkārši tik reizīgājuši, ka nevis, ka tu bija ballītē, zini, ka tu bija sakašķējies, un tu izšauji uz kādu. Tas tāds, tā var gadīties. Bet, kad tu bija skaidrā plāno nedēļu, aizved savu čomu līdzi, nolikt tavā, iešauji galvā, aprauc viņu līķi, un tad nošauji pirms tam vēl vientos nošauji, tagad execution style vienkārši nošaus, tagad bezjēdzīgi. Pat neko neiegūs, tas bija tāds, bija tik creepy, nahuj. Tas ir inšīgi. Jā, es nesen domāju par cowboyu laikiem, tība. Tur visu laiku kādu nošauj. Tas bija tā kā tāds normāli, tība. Es biju uz to Scorsese jauno filmu, aizmirsu, kā viņu sauc, latvisku. Anglis, bet viņa, tur, kur DiCaprio, De Niro, par tām Amerikas indiāņu slepkavībām, tība. Jā, es trailerus skatījos. Viņa bija laba, tev patīk? Bija labi, jā. Nice. Es teiktu, 8 no 10. Jā, aiziet, jā. Jā, un tur viņi bezklībīgi kaut kāda to indiāņu cilts, kuriem bija zeme konkrētā vietā, un tur atklājās nafta, un viņi bija gudri, ka viņi tur tā kā nodrošināja īpašumtiesības un vispārējo. Un tad viņus vienkārši sāk šaut nos, jau kaut kāds 35 nošāva, tipa. Tipa naftas kompānijas fuik, sāk šaut pa viņiem? Nu, bezklīgi kaut kādi, es negribu spoilot kaut, bet jā, tipa baltie bezklīgi, bagātnieki. Jā. Es gribēju viņiem atņemt. Jā, tie bija inšīgi laiki. Tur vienkārši šāva nos, tur vien pēc otrs, kaut parasti džeki. Tādus, jā, nu labi, es izdarīšu šo darbiņu. Mūsdienās slepkavība liekas tā kā kaut kas pilnīgi insane. Jā. Plus viņam bija doļi, ķipā. Kodā bārā mēs spēlējam kārtas un, ķipā. Tu man apvaino. Jā, es jūtos pazemots, ka es zaudēju tev. Es tu izaicu uz dueli. Tad nevar nāko teikt, nejūt, ķipā visādi, tu baļāji nāko miksēsies. Tāds, fuck, nu labi, es iešu dueli. Tas bija moška 50-50 chance, ka tā nošaus vai iešaus. Tas tik nepatīkam. Tu noteikti kaut kad vari teikt, ne? Jo es iedomājos, toreiz, kad es biju kaut 19. gadsimtā, kas varētu būt labāks clout move par to? Tu uzaicini kaut kādu krūtāko fujoku, tāds, tu kaut kā nostājies tā, ka viņš tev uzkāpj kājas, tu domāji, labāks par mani, viņš tāds atpusies lupat. Es tev izaicinu uz dueli. Jā, tā kā kādām slavenām dziedātājiem vai māksliniekam. Tu pie Puškina pieeja, viņš jau uzkāpj, tu viņu izaicini. Un viņš sabīsies, visi zina, ka esmu čalis, nahuj. Nu, visi mīl Puškinu. Un es ar Puškinu salacos, un viņš no manis nomīst. Tad citiem liekas, tas man dod tā kā klautu. Kad... Jā, tu visiem tas stāsts jau kaut kā. Jā, līdz viņš bija piekrīt, un to nošauja. To bija nošauja Puškins, tāds fuck. Es negaidīju, ka viņš piekritīs. Abis un likās, viņš bija mazāks un nemāk šaut. Es tagad 8 līdz nāvei. Bija viens, ko es nekad neizvēlēju, būtu bija Porziņš uz dueli. Jā. Jo viņā viegli trāpīja, vienkārši nepaspēja. Visā liepā, jā. Viņš vienkārši pēc spēlēm aiziet mājās, sēž gultā un visu laiku to pistoli tagad fiksā. Izvelk no holstera un atpakaļ. Visu laiku atšāķi, bet to tur. Jā, tas būs viņa hobijs pēc tā, ka viņš beigs basketbolu. Jā. Viņam vajadzēs kaut ko. Viņam būs tik daudz naudas, viņš varēs taisīt kaut kādu insane collection. Viņam tagad mājās tā, jā, ka tu vieji pie viņa, tu novelc sienu malā un tu stāvi vienkārši, ko tu, bļaļ, AK-47 modificētajās kopiem. Viss kaut kas jau pilns siena puškām. Es gatavojos scenāriju, ka mums iebrūk Latvijā, ķipā. Visi mauc, visi neighborhood mauc pie Porziņas, ķipā. Es nedošu nevienam. Es mīlu savus ieročus. Viņam vienkārši tā, ko dājas pie džipiem pieliek, viņam tāds stāv mājās. Kaut kāda izbāzeņa mājās, kaut kāds dzīvnieku nošauts. Es tādu gribētu, tādu 45 gados istabu ar izbāzeņiem. Ne, vispār man tas ētiski, vispār neftīgi, man būtu tāds kaut mīruši dzīvnieki. Es būtu izbāzeņas. Bet es estētiski. Cilvēkiem, ko es dueļos nošauju, man būtu jāķipa, ja es kā duelējos un svīnēju, tad man ir tiesības to ķemēt kā pierādījumu, kā izbāziņu ņemt mājās. Tad ienāca mājās, man kaut 4 izbāziņās. Viņš 4 fujiks. Šitos paziņš bija labs šāvais īsmā. Viņš ir nošaus un izbāzis. Jā, pilnīgi tā kā stāvoši. Stāvu fujiks. Jā. Kaut kā istabā tāds most disturbing lieta, ko jau redzēs.
tajā laikā, kad čalis tika atved mājās, kaut meiteni koļīties, viņš jau, es vedīšu to istabu, ka tu izbāziņi, lai zini, cik es nāku labi šauju. Viņai tāds, what the fuck, 4 līķi, ko tu nogalināji stāv uz man skatās tagad. Es negribu, viņš jau sāk laist, es negribu. Sīs man nosit. Man nedaudz atgādina filmu, ko es vakar redzēju. Es arī vakar biju uz kino. Es biju uz Five Nights at Freddy's, ne tāpēc, ka es baigi gribēju, ko nezinu par viņu, bet bija kaut kāds 2 eiro biļets or something. Es gan draugiem. Un tur arī bija plots, ka kaut kādi bērnu līķi uztaisīti par tādiem animatroniku, kādiem dzīvniekiem. Varbūt zinu to frančīzi tā kā kaut kādi tādi lieli roboti, tādi pūkaini. Tas tagad tieši Chuck E. Cheese tā vieta Amerikā, un viņi tagad dejo un dzied. Tieši tā, jā. Tā bija bēbiem, un fuj tagad beigtiem bērniem uztaisīts. Nu, viņi beigās izrādījās viņos kaut bērnu dvēseles un kaut kas tā kā grūti bija saprast. Viņi nebija tik loģiski. Likās tādi šausmu filmu bērniem. Viņi tagad ļoti populāri. Es būtu bailīgi, ja es būtu jaunāks. Jo viņš vizuāli iedomājas, ka tāds bērnu līdz kustās un dzied. Jo kā izbāzens bija šī tā neumulīgi. Nu, tur nebija bērnu līdz, kā izbāziņa. Jā. Bet dīvaini, ka neviens netaisa. Tu nevari legāli, teiksim, es nevaru savu omi kā izbāzeni saglabāt un nolikt istabā. Es nezinu. Jo tas ir, kam tas līdz pieder? Es nevaru nahuj, bet, es viņu nepistu un tam līdz, viņi vienkārši mīļi būtu nolikt, ka viņi sēž man omī, teiksim, kā izbāzens. Ja es viņu apbedīju, un tad, ja nevis apbedīju, bet esmu tagad viņas tuvākais ģimenes loceklis, nav tā, ka citi, atdod mūsu līķi, visiem, esmu vienīgais bērns, teiksim, mazbērns, tuvinieks. Es nevaru legāli viņu nolikt, lai viņi sēž istabā. Tas ir labs jautājums. Kāds ir tie līķu likumi? Noteikti uzrakstiet komentāros. Man liekas, ka nevar, jo es esmu ik pa laikam lasījis, ka tu kaut sieva, teiksim, savu vīru neapglabā un visu laiku guļ blakus viņam. Tad policija sameklē un atņem to līķi, ka neļauj paturēt. Jā, mēs kā sabiedrība esam vienojušies, ka tas ir pretīgi. Tas vienkārši nav likums, tas vienkārši pretīgi. Ja tie mēnti aiziet, ko mēs legāli kāds šeit situācija. Mēs legāli vienkārši visi telpām par to ķēdi uz augšu tiet ies. Viņš tā, šis vienkārši, nevar tā. Savās to līķi. Nevar. Kāds pāns? Nebūs pāns. Tu nevari savu vīru, gulēju blakus. Viņš ir sapūs un pretīgi. Viņš ir mieris piedod, jā. Ne, jo tu vari teorētiski apglabāt kaut kādā, savā īpašumā, man liekas, kaut kāda privātie kapi. Jā, es domāju, tur varētu būt tāds blurry, tas likums. Tur sameklēt, ja tev būtu īstais advokāts, tu varētu izcīnīt. Tur ir tikai loopholes, jā. Ja, teiksim, ir legāli apglabāt kapos, un ir legāli pēc tam, ka es pārstādu savā mājā, teiksim. Vai no savas sētas, ko man ļauj. Teiksim, es abēc savās mājās, es saku, te nāks kaut ūdens, un es viņu legāli pārstādīšu citos kapos. Bet, kamēr es pārstāju tajā pusdienas posmā, es guļu ar to omu un čubinos. Tas tāds grey zone, ko tas bija pa ceļam uz pārstādīšanu. Viņi jau nebija tā kā pie manis, viņi bija pa ceļam vienkārši. Un, ja labi advokāti viņš tāds, tas, ka būtu Lemberga aizstāvē, viņš tāds, tad dabūt vēl, ka tev ļauj šo, pa ceļam bija šī paču. Tu paliec tāds jocīgs bišķiņ, tu sadirsies ar kaut kādiem tiem lawmakers, un tad tu testē limitus, izlēst tos līķus kaut kādā savā pagalmā, tā tanta sabilēt, tos tur. Tas, ko viņš apģērb, ko tas rotās, tu kāds cepur, Tu vienkārši noliec kaut savu omu, tu katru ziemā kā omīt ieģeb, kā salvets, vasarā Jāņa vainagu uzliek. Viss tā, tev nevar tās. Tā ir viņa oma, es nezinu. Tas ir jocīgi. Visā, nevar. Es pazinu to sievieti, nahuj. Es to omi pazinu, es dzīvoju kaimiņos, man katru dienu to līdzi ir jocīgi skatīties. Jā, tu kaut visu laiku garākā Twitter diskusija, kas ir pareizi. Bet jā, šis ir morāls jautājums. Es zinu, ka to ļauts, bija tas amerikāņu prezidents, kas kandidēja, tas Rick Santorum. Jā, kāpēc viņš ļaut? Viņš bija tāds supertās ticīgais cilvēks, tas ļoti tāds, ka viņš ienīda. Tagad, ka viņš lasa Bībeli un tāds, es visam ticu. Un viņam bija, ka viņam jau piedzima nedzīvs bērniņš kā Emrijs. Piedzimis nedzīvs. Un viņiem ļāva uz vienu dienu paņemt mājās, viņi gulēja to bēbi vienu dienu, un tad viņam ļāva dot apakaļ vai abadīt, kad uz to vienu dienu viņam ļāva, kad gulēt viņu kopā. Jo tas ir tāds, tādā situācijā, es saprotu, ja tu mātei negaidīt piedzima nedzīvs, lai viņai tie grieving periodā palīdz, viņai ļāva uz vienu dienu. Bet man tāpēc, ka viņš bija politiķis, viņš jau pajautāja viņu tādu slimnīcā, lai viņš paņem vienu dienu. Bet, ja kaut kāds
bombas pajautāt. Ja es varu vienu dienu pagulēt to bērnu, tas atnesīšu tāds. Viņam, man liekas, nedot. Tā ir kaut lieta, ko man liekas, ja tu esi tās normāls sabiedrības loceklis, tad tev to ļauj. Ja tu esi jocīgs, tad neļauj. Jā. Tā ir interesanti specifiski. Bet tev jau vispār arī tāds legālais backgrounds, bet viņš gāja ar GSL. Ja tu skaiti nepabeigtā augstskolu kā background, tad jā, tam ir backgrounds. Ot man vajadzēja, nahuj, viņiem šodien jautāt tāds. Es varu savu omā ietēpu salveču kostīmā un neabadīt un nolikt dīvainā. Jā. Bļā, šī nahuj, mums ir ASV kaut ko citu. Būtu interesanti, ja tu būtu kļūst par advokātu. Es vienkārši tiesās. Kur likumā teica, ka mans klients nevar. Jā, tu varētu būt tāds asprātīgais advokāts, kaut kas tāds, mums būtu cool. Bet viņiem nav, es boču tāpēc, ka man palika zēbala, jo man liekas, ka Latvijā tev būs tāds, ka tu esi kā advokāts, tagad, kā Better Call Saul, vai kaut kas tāds, vai tagad, kur tevi ko diskusēji, tu mēģini pārliecināt cilvēks, kā jums liekas vai no šidā. Bet nē, tu Latvijā vienkārši tu esi advokāts, tu paņem dokumentus, tu iesniedz, tev izsniedz, tu samaini, iesniedz, tad nav ķibā ar tiesnesi jājokojas, tā kā Amerikā. Tu vienkārši kā birokrāts. Cik man teica, ka nē, tu vienkārši tu nolasi, visu, ko tu norunā, ir tas, ko tos legāli sastāstībā. Pēc šī panta tā nebūtu jābūt, pēc šī panta būtu jāsmazina tā. Tu nevari improvizēt. Moškas, ka kļūdos, bet kā man teica augstskolā, viņi tieši tādu, jums gadījumā citiem liekas, ka tu kā filmās, tu diskutē, es iebilstu. Latvijā tā nav. Visādi, abas Latvijā tā mēs zinām. Es nezināju, liekas, ka es varu jokoties, vinēt savu harizmu case. Es negribu būt kaut kāds nūģis, kas iesniedz dokumentus, saņem dokumentus. Tas ir vienīgais jau. Tas ir vienīgais inčīgais tajā. Jā, tas būtu, ka tu esi detektīvs un tev vienkārši kaut kāds bots jātais, kas pats izmeklē. Tu pats nebrauc un neintervē cilvēkus, vienkārši būtos, bļā. Tas jau tas inčīgais detektīvu darbā. Tāpat šī, jā, es iedomājos veikt kaut kādu kaislīgu aizstāvību Nikam Enziņam tāds. Jā, un tieši tāpēc ķīnieši nav cilvēki. Pastāvēs uz viņiem. Ko viņi ir izdarījuši kā kopums? Jā, ka tu dabū, un tagad publika tagad stand-upā, ka no sākuma visā mēs ienestam Enziņu, bet tu to publiku nahuj dabū savā pusē pēc nedēļas, tu istum to high dabū, jā. Jā, tāds, un kāpēc mēs aizstāvam tos ķīniešus? Viņi mums spiego, viņi kaut kādu tādu populistu spīšu. Jā, un tāpēc Ivai Grantīna meita, viņa pati tā dīvaini ģērbās būs un godīgi. Tieši tā. Jā. Un tev zin, kā Grantiņa aizstāv. Es jau neko, bet viņi izskatījās kā mauku. Tas ir inšīgs cilvēks, kas piekrīt aizstāvēt kaut kādus, pilnīgi slimos, kas izvēro meitenes un nozāģē galvas. Es viņu aizstāvēšu. Un, viņi to, bet zinām, visiem pienākās advokāts, bet tāds. Kāpēc tev tieši jāizstāv kaut kāds fujies, kas tagad obviously vainīgs, ka viņš zāģēja meiteni? Very hard difficulty task. Jā, vai ķipa kaut kādu izaicinājumu, vai ķipa, lai viņi ķipa kā zina, ķipa, es vēlos, lai ķipa man zina ciemā. Vismaz kā ķipa, ka esmu tik labs, ka es to psihu tagad, bet, tad tev vienkārši tev ciemā ienīdīs, bet, es tev zinās vismaz. Zinās, ļaunie zinās, kur iet, jo, tomēr, jā. Īstenībā, ko tu mēģini pārliecināt? Tu mēģini pārliecināt ļaunos. Tā jau nevajag, lai tev kaut kādi atbalsta ģimenes bērniem. Jā, tagad bija tie mafijnieki advokāti, kas aizstāv tikai El Chapo ģimeni, teiksim, tā pelna. Jā, beigās ir no bandas. Jā, man bija prieks redzēt tajā arī Scorsese filmā advokātu tēloja Brendans Frasers. Tas bija forši. Arī bija tāds resns, viņš bija atkal tikai komiski liels vai? Viņš bija ļoti resns tur arī, jā. Bet viņš, jo tajā filmā, kur tajā kā bija tas? The Whale. Jā. Tajā es no sākuma tagad nosēju traileri. Tik rasns viņš nebija tur. Brendan Fraser, ja bija jaunā filmas, viņš kaut traileris, what the fuck, viņš ir diezgan uzēdies, pa daudz, viņš nevislīgi izskatās. Man liekas, viņš tā izskatās, viņš jau nebija bijis, pēdējā reize, kas viņa atceras, bija no Mūmijas filmas, viņš bija Mūmijā, tās super tāds uzkučs, tās sešpak, Brad Pitt tajā Fight Clubā. Viņš bija tāds, kā viņš tagad ir, what the fuck, viņš slikti novecojis. Bet tas bija tikai kostīms, viņš tik liels nav. Viņš ir liels, bet ne tik liels, bet... Protams, jā. Nē, bet viņš ir tagad esams diezgan, jā. Bet, tāpēc viņa boķis, viņš bija tāds smukais čalis Hollywoodā. Un tad viņi to nahuj, fingeroja kaut kādu čalīšu, tie filmu cilvēki. Viņi tā kā sexual abuzoja. Jā, tāpēc viņš uzēdās, jā. Tas Frasers tās, bet tas bija insane. Viņam vēl beigās tā sieva, viņš izšķīrās no sievas, un viņam bija jāmaksā nereāli daudz. Jā. Alimenti ļoti liels summas. Viņš žēl, viņš tiešām tagad, ka tu vari pateikt pēc vājām, ka viņš tāds jauks cilvēks. Jā. Citi, teiksim, ka bija tas, kā viņš savs, tas melniem matiem tas dziedātais. Feldman. Jā, es zinu, ko domā, jā.
Un viņš bija tāds, viņam ķipa uzmācās, tas bija tas, kas, ka viņš stāstīja, ka viņi Hollywoodā uzmācās visu, un tā, ka viņi tur izvēroja. Corey Feldman. Jā. Corey Feldmans. Un ka viņš, ķipa, viņam tā dzīve sāpīs pēc tam ir. Bet viņš tāds, ka viņš tāds, bija sketčī, ķipa, ka man žēl, ka viņam tā notiek, bet viņš, ja viņam nebūtu nekas slikts bijis, viņš būtu bijis tāds nepatīkams cilvēks par dzīvi. Bet Frasiers tāds jauks, lāzīgs cilvēks. Jā, viņš bija vienkārši tāds smukais, puisis, tāds, kurš dabūja. Tāds Markus Rīves, tā gandrīz. Es teiktu, tā kā Lauris Reiniks, tāds mīļš cilvēks kā Reiniks. Un viņi tur nākuj, bija izvēroju. Un viņš uzzēja, ka viņš tāds, es negribu būt smukais. Jā, panāca smukiņais. Jā. Jā, vēl to sievu, un viņš, netaisīja arī nekādas tur baigās drāmas, vai ko viņš vienkārši palika depressed ļoti. Uzēdās un pazuda. Viņam jau bija, ka viņi kancelēja, nevis kancelēja, bet ķipa, kad viņš pataisi, man uzmācās šitie slavenie producenti čaļi, un viņi visi tagad viens otru pazīstina, šito fujak, vai viņš uzmet mūsu, viņš netiks nevienā filmā. Viņš netika filmās, jo viņš tagad pateica par citiem. Un tā, labi, tad nahuj, tas os, ka tu palaidi savu mūti, jo tagad tev būs pīsaks dabūt darbu. Padomā, vai bija tā vērts. Un nākamais, lai padomā, vai būs tā vērts, ka tu nedabūsi neko no Frasier, tāda līmeņa zvaigznes. Tu nekur nefilmēsies 20 gadus, līdz cilvēkiem palika žēls tevs. Man patīk, ka viņš atgriezās ne tikai kādā vienā lomā, viņš tur tēloja kādu kolboju vienā seriālā, bet ka viņš tagad tiešām arī vairākās lomās, jo pēc kārtas labās filmās Well bija laba, šajā filma arī bija laba. So, viņš ir really back. We're so back. Jā, plus viņa tagad tāds, ka viņš cilvēku vēlas, lai viņš atnāk, viņš kā mīmis ir. Cilvēkiem patīk comebacks. Jā, comebacks. Jā, šis, jā. Visi tā kā, viņš dabūja arī kaut Oskaru, man šķiet, un... Kaut ko viņš dabūja, jā. Vai ne Oskaru, kaut labs balvas viņš dabūja. Un visi vienmēr tā kā aplausi stāvot, un... tas tik aizkustinoši redzēt, kā viņš raud. Jo viņš jau bija tiešām, viņš bija tā nereāls mīms, ķipa. Viņam bija tas just fuck my shit up, ķipa. Tas klasiskais, vai ne, un tu piefišopē tos mācus. Viņam tāda mīma gāja ļoti ilgi apkārt. Man liekas, ka tas gan jau tas Dārens Afrons, kas redzēja or something, ķipa, viņš tāds, varētu iedot viņam lomu. Jā, viņam tiešām, viņš ir nožēlams, jā. Tas ir tagad, ka tev būtu kaut kāds basketbols, kas NBA finālā salauž kāju, nevinē balvu, un tad viņš pēdējā sezonā, ja atgriežas kā 39 gadīgs, vai teiksim, un dabū to čempionu titulu, visu tādu, viņš tā bija tas comeback stories, tas arc, vai kā viņš sauc. Bet vēl bija, tu nosties to filmu, jā? The Whale. Jā. Pagājuši gadu. Tā vieta, ka viņš šo pīci saēdās. Viņš jau mēģināja nogalināt rēdienu. Jā. Tas bija skumji, bet arī bija smieklīgi. Tas, ka viņš tā vieta, ka viņš to pīcis piegādātāji tā kā čomojās pa telefonu no sākuma. Beigās, es nezinu, kāpēc, bet tas pīcis piegādātājs no sākuma viņam patīk tas klients, bet viņš nebija redzējis, ka viņš vizuāli izstās. Viņš pamanīja vizuāli, kāds Brendan Fraser izstās, viņš vienkārši tā kā sabijās. Viņam bija tik pretīgi, cik viņš liels, ka viņš vienkārši aizmuka, un pēc tam cits fujaks piegādāja pīcis, viņam bija tikai pretīgi. Jā, Latvijā arī tik resni cilvēki. Nav. Kā nav, bet tas līdzīgā ziņā, kā agrāk teica, Latvijā geji nav, jo viņi slēpās. Viņam netiek laukā no mājām. Jā, kaut kur Limbažos. Limbažos dzīvo, viņš tā kā pārslēdz televizoru ar kaut kādu garu stāvokļu, kaut kādu vecu. Slot, jā. Slot. Ēd, ķipa, microwave, lazaņa. Jā. Viņi toči Limbažos, 2 Valmierā, Kuldīgā nav tādi, Bauskā viens, Moška Cēsīs. Kuldīgā pārāk Kalnēs, vispār ko Talsos arī. Jā, Kuldīgā tev līdz Ventai jāiet un jāpēldās un atpakaļ. Tev visu laiku jākustās obligāti, tu nevar beigos. Tie bija Limbažu piens, no Limbažiem alūksnē, kaut tajā galā. Bet vienīgais latviešiem, tā kā tāda veida cipu cilvēkiem nav tik daudz naudas, man liekas, lai viņi varētu. Jā, tev nav tie pabalsti vai kaut kas tāds. Jā, tev nav tik daudz līdzekļu, katru dienu pirkt kaut kādas saldētās pizzas 3. Jā. Tas ir dārgs diezgan. Jā, plus, ka tos Limbažos, kad tu esi tik liels, tu nevari tā kā, paņem no Heisīša vai no Vendijas, no kaut ko. Viņiem nav tik daudz tie fast food. Tur dabūt, bet nav tik viegli tie fast food piegādi. Tad tev atnes kaut kādus tupeņus, plikus, abiespienu vai kaut mērķis tāds. Tu nevari uzņemt tagad 6000 kalorijas, kas vēlos vienā. Jā, tev mēneša ienākumu kaut 90 eiro pavalsts, kāds absurds, maz. Tu biji skēmo coinus, lai dabūtu naudu, lai apēstu. Jā, tu kaut kāds nereāli rasi veido kripto vai šos longo šos. Viņš vienkārši tā. Kripšas ņem traido coinus.
lai noskamotos papildus 5-6 sotaks, ko apēs, viņš neko tagad. Viņš pat nepērk kaut kādas lietas, viņš tikai apēd vienkārši. Es vēl fast food. No. Nu, ja tu gribētu būt tik krāsas, tev vajadzētu būt vienam no tiem cilvēkiem, kas ēd kaut kā koku or something. Koku? Līdz, ko cilvēks ēd kartonu vai koku. Nu, labi, ne koku varbūt, bet ir redzēti tie video, ko stikla ēdājs. Jā. Bija viens, kas apēd lidmašīnām. Lidmašīnu? Nu, nevienā dienā, bet viņš kaut 2 laikā apēd Boeing. Es nezinu, ka viņš dabūja to Boeing, bet viņš apēd. Ja Guinness grāmatā, ka viņš lēnām apēd lidmašīnu. What the fuck? Yeah. Tas neliekas īsts. Nu, mēs varam pastīties, bet kaut kas tāds čīsts bija. Bet es domāju, kā viņš dabūja to lidmašīnu, jo viņš jau daudz maksā tagad par tie lūži. Viņš Boeing. Svērkots vairākas tonnas, viņš būtu. Bet viņš apēd tā kā, man liekas, kaut tos gados, pagaid pasīšos. Kaut krēslu sēdu. Man liekas, jā, pagaid pasīšos. Motoru apēda. Man who ate. Jo šis ir īsti, viņš ir leģenda. Jā, vot. Labi, viņš apēda mazo lidmašīnu. To cestu vai kā viņš sauc. Tas tāpat ir iespējams. Michael Lotito. During his life, he ate 18 bicycles, 15 supermarket trolleys, 7 TV sets, 6 chandeliers, 2 beds, a pair of skis, a low-calorie Cessna light aircraft, and a computer. Tad labi, tas bija Boeing, jo Boeing lielie, bet viņš apēda šo Cessna, kad viņš ir to lidmašīnu. Tā mazā Cessna, kas lidinās. Bet plus viņš apēda papildus, 18 velospēdi diezgan daudz. Šito viņš apēda. Normāls čoks. Viņš neizsās ko neveselīgi. Viņš izsās tās omulīgs kungs. Jā, es arī viņam būtu omulīgs, ja es varētu ēst plasmas un man nekas nenotika. Metāli, jā, viņš metāli. Kā metāls viņš iznāk laukā? Es nesaprotu. Vai kuņas bija šī sāida un izstumt to? Viņš ir nereālā skābi kuņģi. Mums ir tā skābi diezgan nopietni. Tā ļoti stipra. Jā, es iedomājos, kaut kāds aizēju projām, tu esi sācis kaut krāslēs. Tu nevari bļā atstāt. Vienkārši šis vajag tikai blackoutā, ja pamosās, bļā, es atkal Pauli apēdu tom velospēdu. Viņš vienkārši apēra liestās, no sākuma likās, ka viņš pizīja, viņš vienkārši, bļā, viņies pasās kamerās, bļā, viņš šo kompu nevis nopietni, viņš apēda. Viņš izjauc kompu un apēda pa detaļām, man cieto disku, kad man bitcoin stāv, man hard drive apēdas, nahuidās, vēl. Un viņš tās, bļā, es biju blackout, es neatceros, kā es nahuj ēdu. Es atvainojos. Bet... Tā ir arī laba indija filmas ideja. Jā. Un jā, kaut kāds fujies, kas tā kā, viņš pamostās un kaut kas tā kā nozakts. Viņš tās, what the fuck, kas notiek? Kā man bija apzūg, viņš paliek paranoisks, kas pasāda možu bļa gāzes izpūdas, nojūdzos. Viņš beigās ieliek kameras un skatās, ka viņš piecēlās, piet pie kompi un sāk ēst. Naktī, jā. What the fuck, es ēdu. Tas būtu labs twists. Jā, viņš no rīti izdirš kaut kādas, nezinu, čipus. Tad viņš iepie āršķi. Tev ir ļoti liels dzels līmenis. Paldies. Ak, Dievs. Jā. Labi. Tu bišķi izteicies pēc kāda ceļa darbinieka. Es pamanīju, ja es uzlikšu šo te nahuj, kā viņš sauc, asterotāju. Jā. Un es tieši uz veikalā pie kā stāvēju, un stāvēju man blakus stāvēja robotniks, kam bija tā šitas te. Es izsaucu, ka nahuj vai viņi zem viņi vai virs viņi kaut kāds viņa priekšnieks vai padotais. Jā. Mums ir vienāds līnijas, bet... Varbūt vajag kaut kādā veidā modernizēt asterotais, piemēram, kāds. Tagad tu varētu uzlikt burtus sev uz muguras, ja kāds kādas. Vai tu uzliec citiem, ķibā, es vairs muguras, es uz jāks pēģiks uzlieku, un tu ej pa ielu, un tumsā tev sāk spīdēt pēģiks. Jā. Vai uzlāca floma, vai es uzzīmēju diņģi uz jāks kādam, un to paman tikai, ja mašīna spīdina virsū, tev uz muguras, tad tu visu ziemu nostaigāji, tu nepamanīji, un visādi ķiķini tev uz muguras. Mārketinga operācija. Es vispār gribēju pacelt vienu tēmu, es domāju, kā būtu, ja mēs izveidotu Cista 123 Telegram grupu, kur mēs liktu kaut kāds updates un tādā garātībā. Jo nav īstāds vienas vietas. Tā kā teiksim šo Viļņa video, 9. Viļņa video. Kad mēs kaut pasakām. To es nevēlos likt, teiksim, savā Instagramā. Jā, savā storijā. Publiskajā, ķipa. Tā jums vajag kaut kādu spēli fiksu izspēlēt, vai, teiksim, čikādāts kaut tādu. Un zaudētājiem jāieliek šis video savā Instagramā storijos, un jāieliek teksts so fucking hot. Jā. Tā, mums vajag... Updates.
Jums nav vieta, kur sazinās tikai. Jā, man vispār nav, jo es izēju TikTok un Instagram. Tu izēsi Instagram? Jā, es ik laikam ieneslēs, ka pastos ziņās. Tagad vienreiz nedēļā uz 5 minūtēm ieneslēp, kad... Skaidrs, jā. Bet ja kādam ķip tos, tu liepiņ, pasaka šito vai man kaut kāds jautājums. Viņam nav kā man sazināties nekādīgi tikai. Tieši tā, mums vajag komunikācijas kanāli vien. Jā. Tas ir skaidrs. Kur mums slavē pēc epizodēm tos Džeki bija zaibīs. Paldies. Mēs centāmies. Lūdzu. Jā, varbūt tur uzradīsies kādas drāmas ar laiku, kaut kas tāds. Ķipā, mums varbūt varēs kādas idejas dot. Jā. Pastājies uz šito. Pēc biežāk idejas sūta, jo man teiksim, kad ir kāds iesaka, teiksim, kaut ko bizēju, vai kādu viesi iesaka. Visbiežāk iesaka cilvēki kā viesi sevi, jo paņem mānēs būs žabīs, un citi viņi iesaka kaut kādu TikTok. Tā nedrīkst, tas būs aizliegts. Tas ir aizliegts, tu nevari sevi uzaicināt uz ballīti. Tev ir ģimene, ķipā, es varu nākt? Tu nevari godam kolēģi. Es varu nākt tavu dzimšanas. Jo, jūs esat sieva mācīt uz Turciju, es nevaru jums kopā? Es esmu kaut kad sevi uzaicinājis dzimšanai. Atceries, ka bija kaut kāds 9. klasē kaut kāds manam bija kaut līdzīgi, jā. Tu to cilvēku par some reason nepazīsti tik labi, tā, ka viņš tev uzaicināja directly. Tas ir, jā, mošs, varu jums mākt vai kaut kā. Un man ir bijis aizmauts, un es tā kā neesmu, tā kā nejūtos. Mēs vienreiz ar čomu aizmaucām. Un es nezinu, kāpēc mēs mācām vispār, bet mēs nebijām tā kā gaidīti. Tu sācies, tur ir čomis kaitas, sasveicinies. Tīpa sasveicinies hosts, un wow, es jūs negaidīju. Bet, čau. Tie tev jau kādu stulbu dāvanu, ko tas tikko rīmītī nopietns. Tas disgusting vibes. Tas ir, kad jūt, ka citādi. Viņi tādi, kāpēc viņš? Viņš tiešām pats sev ielos. Man ir bija apkaunojošākais, ko tās 7. klasē, vai kad es biju maziņš, vai 6. Kad mums sanāca kaut kāds Džeks jauns uz klases, viņš ielūdza, bet daži uz savu dzimeni. Es nebiju viņa beigās čomos. Viņš man neielūdza. Viņš, es sēdēju ķepēs, un man čoms vēl viens Kārlis, bet ne tas, kas filmējās, vēl viens mums bija 3. Ķepakrāš viens man blakus sēdēja fujeks. Un viņam tās, es ielūdzu par savu dzīmeni, iedot to dāmu, tā ielūgumu, Kārlim, tos ielūgts. Viņš paldies, bet es tieši mācu ar ģimeni kaut kur, es nebūšu Latvijā. Viņš es varu tavā vietā aiziet, tieši Kārlis kā man. Viņš pasās man tāds, labi, ņem tu, es tevi ielūdzu. Es māks es beigās netiku vai kaut kas tāds, bet tas bija man tāds, kas es paņēmu tas tāds, fuck, nevajadzēja sev nahu ielūgst. Jā, varbūt vienkārši, gribēju pajokoties, ka neaizdomājies līdz galam. Bet es sevi ielūdzu, labi, mēs pāris esam vienu čomu, mums vienkārši nebija tā kā īsti, ko darīt par vikams. Tā kā kaut kādi, tāds, kuri tūsiņš šokā. Bet tas bija tajā laikā pieņemāk. Mums bija, ka tu kāds uztais ballīt, un, teiksim, atmaus cilvēku, kas nav ielūgt, bet tāpat cita maus pēc citiem, kas nav ielūgt, un nebija nekas tāds. Nebija tik tagad, ja nāk kaut kas. Jā, vai tu vienkārši atmaus, ka, te ir pilsētas ballīt, un, tad nav obligāti. Tajā vecumā tas nav tik slikti, Tagad, es biju, ka tev kaut 28 vai 30 gadu, un kāds atnāk neielūgts uz kaut kādu pasēdēšanas, tas what the fuck. Jā, tas kaut kāds, nezinu, The Office, tā moments, pēc Michael Scotta moments. Jā, dzīvē tas būtu. Jā, uz tādu pasēdēšanu, kaut kādu katans ieceļotāju vakar, kaut kādu klavē. Es dzirdēju, ka jums ir katans ieceļotāju vakar. Un plus viņš atnāk. Paņēma čipšus. Viņš paņem pudeli sev, piepisās, blackoutā, paliek tāds kaitinošanas skaļš. Jā, viņš kaut kā visu laiku kavē gājiens. Jā. Viņš bija šī nahuj geju spēle, nahuj mēs šito sūdu, maucam uz klubu un viss tādi. Mēs speciāli tu pats sev ielūdzi. Jā, tā bija viena čoma spēlējot pokeru. Viņš kaut kāds nereāls sadzērēt. Mēs visi bijām slēgtlīdāk, viņš bija nereāli drunk. Viņš katru reizi maļājās. Katru reizi bija kaut kāds 5 minūšas. Un viņš kaut kā sāk rēntot, mēs varam paiet. Jā, tas ir besīgi. Ja tā, tas tikai tev, jo tev atnāk kaut kādā olimpikā, ka spēlē pokeru. Viņš atnāk kaut kāds Džeks Pālī, galīgādās, nice, viņš ir Pālī, viņš kaut kādu huīnu taisīs, un mošu kaut kādu naudu vinēšu. Bet viņš ir tik lielā pālē, ka viņš nahuj, katru gājienu taisa 5 minūtes, tad tāds, bet būs nahuj izmetēt laukā viņa. Tas nav tā vērts, pat ja viņš pa huīņu, bet vienkārši tik lēni tā spēle, tāds tagad ļoti besīgi. Bet ir kaut kāds limits laikam? Jau, Nē,
Nu, tev vajag tā, ka tev uzliek, teiksim, es uztaisu gājienu, tu ilgi domā, es pasaku, minūti, tad tev uzspiež, ka tev sākās, ka tev minūte laiks ir. Bet tikai, ja kāds cits pieprasa, un tad, ok. Bet tā, tu tīpaši, ja tu esi pārlīti, bet tev ļaus lēni domāt, un tu viņi tiešām domā, ka 5 minūtes, un viņš skatās, un tu zini, ka viņš nākamajā metīs nošos. Pagad, tu nezini, ko es iesākšos. Nu, mēs zinām, ja tu pēc ķēpiņa balos, ka tu metīs nošos. Tu vēl nezini, ka padomā. Viņš tikai speciāli, lai tu nenolasīs tāds. Tu vienkārši kāvēji spēlēt, ka kaitinoši, ka tas ir besīgi. Jā, varētu būt. Paldies! Davai. Paldies! Visu labu! Čau!